Nākošā tēma mums ir divas realitātes, kas pastāv esošajā matricā. Pirmā ir dzīvā pasaule, un otrā ir nedzīvā pasaule. Juridiski to sauc par fikciju. Fikcijas realitāte. Lūk, tātad, un iziesim cauri tiem tādiem pamatelementiem, lai saprastu, ar ko atšķirās viena realitāte no otras realitātes. Tātad, ar ko atšķirās plusiņš no mīnusiņa, ar ko atšķirās labuma guvējs no parādnieka. Tātad, dzīvajā pasaulē piedzimst zēns vai meitene. Nedzīvajā pasaulē, fikcija pasaulē, piedzimst bērns. Lūk. Tālāk šim zēnam un meitenei ir tēvs un māte, kam viņš ir piedzimis. Tātad dzīves tikai līdzīgs līdzīgu var radīt. Tad dzīvam var piedzimt dzīves, un nedzīvais rada nedzīvu. Viņš pat nerada, viņš vienkārši no nedzīvā var veidot kaut ko citu nedzīvu. Tātad nedzīvajā pasaulē nav tēvs māte, tur ir vecāki. Tātad dzimta ir tā, kurā piedzimst zēns un meitene. Tātad dzimta atrodas uz zemes. Fikcija realitātē tā ir tauta, tauta atrodas gaisā. Viņa nav uz zemes, tauta ir gaisā. Tāpēc, ka viņai nav izcelsmes. Lūk, tālāk, piedzimstot zēnam vai meitenei, šis piedzimšanas fakts tiek ierakstīts dzimtas grāmatā. Fikcija realitātē šo funkciju veiks dzimtsarakstu reģistrs. Dzimtas grāmatā tiek ierakstīts ieraksts par zēna vai meitenes piedzimšanu. Fikcija realitātē tiek ierakstīts personas kods bērnam, kas ir piedzimis. Par to attiecīgi tiek izdota dzimšanas apliecība, kas ir pirmais pilsoņa dokuments. Šobrīd jau agrāk padomu laikā un vēl Latvijas pirmajā laikā bija dzima pēc dokumentiem fikcija pasaulē dzima pilsoņi. Tad šobrīd tā situācija ir tāda, ka vairs pilsoņu nav, jau ar pašu pirmo brīdi piedzimst personu. Tad mums jau ir, mēs jau redzam, ka piedzimstot bērnam, uzreiz jau ir personas kods, un šis personas kods tiek ierakstīts uzreiz dzimšanas reģistrā ierakstā. Viņš parādās jau, tad šis personas kods. Tā ir manta, lieta, kas pieder Babilonijai, Romas tiesību turētājai. Tātad izaugot lielam, tad zēns meitene kļūst par vīrieti vai sievieti. Fikcija pasaulē tas ir pilsonis vai pilsoņa persona. Tātad vīrietim un sievietei viņiem pieder visas tiesības un visas brīvības no dzimšanas brīža. Pilsonim un personai tiesību nav. Kā es jau iepriekš stāstīju, šīs tiesības viņiem ir jānopērk. Tātad vīrietim un sievietei viņiem ir brīvā griba, jo viņi ir dzīvi pēc savas izcelsmes. Tātad fikciju subjektam, kas ir persona vai pilsonis, viņam brīvās gribas nav. Viņiem ir tikai instrukcijas, noteikumi,
licences un statūti. Tātad tālāk mums seko, kas notiek ar resursiem. Tātad dzīvā būtne, dzīvais tiesību subjekts, viņš no piedzimšanas brīža manto visu to, kas ir uz zemes, jo viņam tas viss pieder saskaņā ar viņa mantojuma tiesībām. Un viņš pārvalda šos resursus. Tā ir viņa derība. Tas ir viņa, juridiski to sauc par trustu, nodibinājums, tiesiskais nodibinājums. Tā ir radītāja iedotā griba dzīvai būtnei šeit uz zemes pārvaldīt resursus. Savukārt vergs, tad pilsonis un persona, tas ir vergs vai manta. Tad viņš neko nevar pārvaldīt un viņam nekas nevar piederēt. Tad viņš ir tikai ražošanas vai atražošanas resursi, tas, kas rada pievienoto vērtību. Tātad rada un veido dzīvās būtnes, tātad saskaņā ar savu radošo būtību, saskaņā ar savu radošo izcelsmi, mēs, kas esam dzīvās būtnes, mēs radam un veidojam no tā, kas ir šī te realitātes telpā, atstājot savu enerģiju tajā, ko mēs izveidojam un atstājam aiz sevis. Savukārt vergi, viņi ražo un atražo. Viņi ne viņi rada, ne viņi veido, viņi tikai ražo. Un nobeigumā tātad dzīvai būtnei pieder dzīves vārds. Tātad dzīves vārds, tā ir vibrācija, tas ir pirmais, kas apliecina šo tiesību statusu un būtības status. Ir tas, kas ir dzīvs, tas spēj par to apliecināt bez starpniekiem dzīvajā enerģijas laukā caur savu balsi un vibrāciju. Savukārt nedzīvajā pasaulē, kas ir fikciju telpa, tur ir šis dokuments. Dokuments licenze. Tātad tas, kurš apliecina, ka viņš ir dokuments vai licenze, tad viņš apliecina, ka viņš ir nedzīvs. Viņam nav ne brīvā griba, ne tiesības, ne brīvības. Viņš ir tas, kas ir uzrakstīts uz šī dokumenta. Šeit mēs apskatīsim divas jurisdikcijas, dzīvo jurisdikciju un nedzīvo jurisdikciju. Šādā kontekstā dzīvo un nedzīvo jurisdikciju neapskatā ne juristu akadēmiskajos mācību priekšmetos, ne publiskā tiesību laukā šādi netiek klasificētas divas jurisdikcijas. Jo dzīvā jurisdikcija tā ir tā, kas līdz šim mums ir bijusi noslēpta. Viņa ir atradusies kaut kur, bet ne mūsu uzmanības laukā, ne mūsu tā saucamajā realitātē. Tātad pirmā šeit būs tātad dzīvā jurisdikcija, kuras pamat raksturojošie elementi ir tas, ka tas, kas atrodas dzīvajā jurisdikcijā, tas ir īsts. Tālāk, tas, kas atrodas dzīvajā jurisdikcijā, tas ir tiesību spējīgs, lietot savas tiesības un savas brīvības. Tātad šim tiesību subjektam ir status de jure, starptautiskā līmenī, un viņš ir privāto tiesību subjekts. Tātad privātās tiesības vienmēr ir augstākas par publiskajām tiesībām. Tas ir jāņem vērā. Tas ir ļoti svarīgi zināt. Jo no privātā tiek atrasināts publiskais. Tātad tas, kas rada tiesības, tas atrodas privātajā jurisdikcijā. Tas, kas atrodas nedzīvajā jurisdikcijā, viņš tiesības nerada, viņš var atvasināt no tiesībām noteikumus, instrukcijas, statūtus, bet viņam nav tiesību radīt tiesības, jo nedzīvajā jurisdikcijā
nav brīvās gribas. Brīvā griba pastāv tikai dzīvo jurisdikcijā. Tātad dzīvā jurisdikcija sadalās vairākos līmeņos. Tātad tie, kas atrodas dzīvajā jurisdikcijā, tātad viņu būtība un saskan ar visuma likumiem. Tātad tas, kas ir visumā, tas ir arī šeit uz zemes. Tātad viss tas, kas ir augšā, ir apakšā, un tas, kas apakšā, tas ir augšā. Tātad šie likumi darbojās sinhronizēti abos divos virzienos. Tātad visuma likumi ir saistoši arī dzīvajiem uz zemes. Tālāk, tātad dabiskās tiesības. Dabiskajās tiesībās atrodas tādi tiesību subjekti kā vīrietis un sieviete. Dabiskajās tiesībās neatrodas vairs neviens tiesību subjekts, tikai vīrietis un sieviete. Dabiskās tiesības tiek atrasināts un veidots no visuma likumiem. Zem dabiskajām tiesībām seko paražu tiesības. Tātad paražu tiesības sadala un klasificē to, kas ir privāts starp līdzīgajiem, kas ir dzīvie, un kas ir kopīgs. Tātad kopējais un privātais. To atspoguļo tādas tiesības kā paražu tiesības. Pēc paražu tiesībām seko konstitucionālās tiesības. Konstitucionālās tiesības ir tas līmenis, kurā vīrieši un sievietes, tātad tie, kas ir dzīvie tiesību subjekti, viņi nodod savas tiesības tālāk citiem uz leju. Tie, kas seko uz leju, tātad viņi dod zvērestu dzīviem vīriešiem un sievietēm izpildīt ar zvērstu doto pienākumu. Tātad zvērsts ir pienākums. Tas, kurš ir devis zvērstu, viņam ir pienākums viņu izpildīt pret dzīvu sievieti un dzīvu vīrieti saskaņā ar konstitucionālām tiesībām, paražu tiesībām, dabiskajām tiesībām un visuma likumiem. Tā ir dzīvā jurisdikcija. Šeit mēs apskatīsim nedzīvo jurisdikciju. Tā, kas ir spoguļo dzīvo jurisdikciju, bet tā ir nedzīvā jurisdikcija. Tātad nedzīvo jurisdikciju raksturo sekojoši elementi. Tātad šajā jurisdikcijā viss ir legāls. Šī jurisdikcijā atrodas tikai fikcijas. Tātad fikcijas izdomājumi, nodibinājumi, atvasinājumi. Tātad viss, kas atrodas šī jurisdikcijā, ir publisks. Un 4. elements, kas raksturo šo jurisdikciju, tas ir de facto. Tātad viņš ir faktisks. Viņš nav juridisks, viņš ir faktisks. De facto. Lūk, tātad, un šeit veidojās šī te hierarhija ar tiesībām, kas ietilpst šajā te nedzīvojā jurisdikcijā. Tātad pašā augšā ir admiralitātes tiesības. Admiralitātes tiesības tās ir jūras kara tiesības. Tātad šī līmenī darbojās tribunāli, kara tiesas, un šī ir augstākā jurisdikcija, kas darbojās šajā te nedzīvās jurisdikcijas kopējā laukā, un uz zemes šīs jurisdikcijas tiešais pārstāvis ir Starptautiskā pasta savienība. Tātad jūs zinat noteikti, kad visi reģioni ir sadalīti tā saucamais pasta indeksos. Tātad pēc šiem pasta indeksiem tiek piesaistītas tās zonas, kas iekļaujās un kas tiek pakļautas admiralitātes jurisdikcijai. Tātad pēc jūras kara tiesībām seko jūras tiesības. Tātad jūras tiesības
tās ir tās pašas komerces tiesības. Jūras tiesībās tātad dominē līgumi, tirzniecība un vienotais komerces kodeks, kas ir UCC, United Commercial Codex. Tātad viss, kas šajā kodeksā ir ierakstīts un reģistrēts, tas ir likums nedzīvajā jurisdikcijā. Tālāk, pēc jūras tiesībām, mums seko publiskās tiesības. Tātad, publisko tiesību līmenī tātad pastāv statūti, akti, noteikumi, tiesību akti, ko mēs zinām no likumi LV un Vēstneses LV, tas ir šīs līmenis. Ja, tad šie ir tiesību akti, kas tiek pieņemti un pēc kuriem tiek regulētas tiesiskās darbības publisko tiesību laukā un kodeksi. Ja. Tātad pēc publiskām tiesībām seko tiesību fikcijas. Tātad tiesību fikcijas tie ir tiesību subjekti, kas ir apskatāmi tikai nedzīvajā jurisdikcijā. Tiesību subjekti, kam nav nekādu tiesību, bet viņiem ir instrukcijas. Tātad tās ir personas, pilsoņi, franšīzes, parādnieki, tās ir valstis kā tiesiski nodibinājumi, un tie ir pārstāvi, kas ir juridiski aizbildņi vai juridiski aizgāņi, vai arī advokāti vai juristi, kas pārstāv šo pilsoņu un personu, kas ir tiesības nespējīgie, viņu intereses tā saucamajā tiesā. Bet attiecīgi tie, kas izmanto šos pārstāvus, tad viņi apliecina, ka viņiem nav tiesību un viņi nav rīcības spējīgi. Tātad šo rīcības nespējīgo tiesības pārstāvi advokāti, juristi. Tālāk.